mēs savā laikā Tallinā lūdzām par cilvēkiem, par slimiem, jebkas saku slimiem un neveseliem. Kas notika? Visu nedēļu jau katrs atsevišķi lūdza. Ik pēc 2 nedēļām. Bet piekdienu, pusdienas laikā visi sabrauca, tie aizlūdzēja kopā. Es nevienmēr, es pāris reizes biju. Es mājās to centos darīt un pa ceļām vēl braucot lūgt. Lūk, kas notika? Lūdza līdz vakarā 12. Tad gāja gulēt. Nebija nakts lūkšana. Tad no rīta piecēlās, ap 8, 9 iespējams, kā kureiz. Lūdza līdz 11. apmēram. Un tad sāka viens par otru lūgt. Un tas nozīmē, vai ne? Draudzē ir 3, 4 mācītāji, es tā piemēram saku. Viņi tagad sanāk kopā pirms dievkalpojumu. Viņi tagad 3 lūdz par 4, pēc tam mainās. Visus lūdz. Es esmu redzējis misionārus, 20 un vairāk gadus atradušies tajā Japānā. Dievs svētīs. Viņš kā bērns raud, ka mēs par viņu lūdzam Dievu. Viņam šodien jāsludina. Dievs svētī.